Kura meitene gan negribētu sev smuku, apaļu, tvirtu dibenu un stingras, formīgas kājas? Daudz ko izsaka ģenētika, vecums un citi faktori, bet neskatoties uz to, daudz ko var panākt ar gribasspēku, neatlaidību, pareizu ēšanu un trēniņiem. Una ir nesen atsākusi trēniņus, un mēs nolēmām parādīt viņas trēniņus video arī citām meitenēm, kuras vēlas pilnveidot sevi un savu ķermeni. Šī meitene, Arina Verskaja, no Krievijas ir viņas motivējušā persona, jo viņa vēlas sasniegt līdzīgus rezultātus. Pamata bāzes vingrinājums kājām, pietupieni, bez tiem nekur. Una iesildās bez svara. Ja tas būtu pirmais treniņš, tad papildu svaru pat neliktu, lai organisms pamazām pierod pie slodzēm un apgūst vingrinājumu tehniku, kas nemaz nav tik vienkārši. 2 iesildošie piegājieni pa 15 atkārtojumiem. Nu aiziet īstie piegājieni. Tie būs 4 pa 10 atkārtojumiem. Lai stimulētu muskuļus, svaram jābūt pietiekoši lielam. Tomēr jāņem vērā, ka ķermenis pie slodzēm ir jāpieradina pakāpeniski. Turklāt jāapgūst arī vingrinājuma tehnika, jo īpaši svarīgi tas ir pietupienos ar stieni. Ja šo vingrinājumu izpild nepareizi, pie tam ar lielu svaru palielinās risks gūt traumas. Tagad pie tehnikas. Pirmkārt, svarīgākais ir muguru turēt taisnu, lai negūtu traumu tās lejasdaļā. Kad lielāki svari, izmanto jostu. Tupies dziļi, ja vari, tad līdz paralēlai, vai pat zemāk. Ja pagaidām nevari, neslēdzot muguru, tad tupies tik dziļi, cik vari ar taisnu. Tāpat ceļoties augšā, neiztaisno ceļus pilnībā, lai neradītu tiem lieku stresu. Vingrinājumu centies pildīt mierīgi un plūstoši, bez asām kustībām. Te es palaidu garām, ka viņi iztaisno. Nākamreiz atgādināšu. Meitenes parasti grib, lai slodze vairāk iet uz dibenu, ne kājām. Pietupienos to pilnībā panākt nevar, bet, lai vairāk aktivizētu tieši dibenu muskuļus, jācenšas dibenu vairāk atvirzīt atpakaļ, bet ceļus turēt pirms pungala. Tupjoties smagi un vairāk akcentēt uz papēžiem, tāpat koncentrēties uz to, lai vairāk strādātu dibens. Tas viss droši vien uzreiz neizdosies, bet ar laiku piešausies. Arī te prasās nelaist ceļus uz priekšu. Tas viss nāk ar laiku un pieredzi. Nekļūdās, kā zināms, tikai tas, kas neko nedara.